mums ir Jēzus Kristus dzimšanas diena, un mēs nedaudz parunāsim par Jēzu. Kāpēc Jēzus? Es domāju, Dievs, jā, Dievs ir, es domāju, kāpēc Jēzus? Es domāju, kāpēc tie mācītāji vienmēr runā par Jēzus, domāju. Viņi tad fanātiķi. Es tā domāju, ka ir pilnīgi vienalga, kādai reliģijai mēs piedaram, es domāju. Kāda starpība? Vai sākam ālāks, tur Buda, vai liktenis, vai augstāk kaut kāda būtne. Tas ir pilnīgi vienalga. Dievs ir Dievs, es domāju. Priekš kam Jēzus? Es domāju, ka vispār labi, ka kādam cilvēkam kaut kāda ticība. Domāju, baigi kristieši, domāju, Jēzus. Domāju, viņi sauc tik citā vārdā to pašu Dievu. Es domāju, ko tad domā, ka tie kristieši baigi pārgudrāk nekā viņi. Es tā domāju. Bet tagad es saprotu, kāpēc Jēzus. Es agrāk nesapratu. Dievs ir Dievs. Kā viņš sauc ālāk, būtu kāds būt, ne? Es agrāk tā domāju. Es domāju, kas tad viņi sliktāk, tie budisti par kristiešiem, vai tie musulmaņi. Tas nekas, ka viņi tur spridzina tur tos. Bet tagad es saprotu. Tagad es saprotu, ka tikai ir viena īsta ticība. Un ar to var īsteni dzīvot un īsteni mirt, saproti? Tā ir ticība Kungam, Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Jo Jēzus pats ir teicis, mana tēva namā ir daudz dzīvokļu. Bet uz dzīvokļiem var tikai vienas durvis. Kā uz debesīm tikai var vienas durvis. Un tās ir Jēzus durvis. Ziniet, ka Dievs ir apslēpts Dievs. Un bez Jēzus Kristus mēs par Dievu neviens neko nezinām īstenībā. Dievs mums atklājās ar Jēzus Kristu. Un cilvēki samēstarot, kādu vienu Dievu grib viņi var samēstarot. Piemēram, Ālahu, Budu, viņi var... Tie visi cilvēki vēlmes, tas viss vēlmes. Tie nav Dievi, saprot, tas ir cilvēks vēlmetāji. Bet Dievs, bez Jēzus mēs par Dievu cilvēku neko nezinām. Jo Jēzus ir Dieva atklāsme. Un Jēzu Kristu Dievs nācis šeit uz zemes. Jēzu viņš nāca. Dievs pats nāca Jēzu uz zemes. Visas reliģijas ir cilvēku meklēšana pēc Dieva. Pareizi, visas reliģijas meklē pēc Dieva. Un visām reliģijām ir kaut kas kopējs, ziniet? Tās visas ir apmaldījušās miglā. Un tās nav atradušas Dievu. Dievs ir apslēpts Dievs. Un ziniet, kas to saprata? Pirmais, kas to saprata? Vēl nemaz Jēzus nebija atnācis, jau saprata. Un to vīru, kas to saprata, to sauc Jeseja. Pravietis Jeseja. Viņš vēl nebija tāds nemaz Jēzus jau. Un viņš jau saprata jau pirms simtiem vai tūkstošiem gadiem pirms Jēzus atnāk. Viņš jau pravietoja, ka būs Jēzus, tāds Mesija. Un viņš teica, viņš no sirds dziļumiem sauca uz Dievu. Viņš sauca, Kungs, mēs nevaram nākt pie tevis, kaut uz šo miglas sienu pārplēst un nonākt pie mums. Jeseja sauc uz Dievu tā. Viņš teica, mēs nevaram pie tevis tikt, Dievs. Kaut tu nonākt. Un saprotiet, Dievs sadzirdēja, ko tas pravietis Jeseja sauc. Un pārāva šo miglas sienu un nonāca pie mums Jēzu. Dievs nonāca. Šiem mājā Marijā, sievietē Marijā un piedzima Jēzus. No svētā gara. Dievs nemāja. Dievs svētais gars nemāja. Vienkārši sieviete cilvēka. Par to mēs svinam. Tā ir šodien tā dzimšanas diena. Tātad Dievs pārāva šo miglas sienu un nonāca pie mums Jēzu. Un ziniet, kas ir, kamēr mēs neesam atraduši Jēzu, kamēr cilvēki nav atraduši Jēzu, visi cilvēki atrodas, ziniet, ticiet, vai ne? Visi cilvēki atrodas zem Dieva dusmām. Dievs ir dusmīgs. Es domāju, ka tie cilvēki, kas netic Dievam, ka viņiem viss ir forši, Dievs ir dusmīgs uz viņiem. Jo bez ticības Dievam nevar patikt. Pareizi, Bībelē tā raksta, pareizi, Robertiņš jau zina. Bez Jēzus visi cilvēki aiziet, kur? Mātīgi klausies, kur visi cilvēki aiziet bez Jēzus? Bez Jēzus visi cilvēki aiziet mūžīgā pazušanā. Tev gribas pazust? Vai tu gribi mūžīgi dzīvot? Bez Jēzus aiziet cilvēki mūžīgā pazušanā. Varam riskēt. Piemēram, nomirstam, ja? Nomirstam, un tagad, ja Dievs izrādās, ka nav, gadījumā, piemēram, ja izrādās, ka Dievs nav, tu ar savu dzīvi, tu labi darīsi cilvēkiem, tur palīdzēsi, kaut ko darīsi cilvēkiem labi. Tu jau neko nezaudē. Arī nebūs Dievs, tu neko nezaudē.
vai tu tici, vai, ja nav Dievs, tu jau neko nezaudē. Bet, ja izrādīsies, ka ir Dievs, ja viss, ko tā Bībele rakstīja, tā ir izrādīsies, ka viss pasauli, tad tu iegūsi, pareizi tu iegūsi. Tas cilvēks, kas negūs, tad viņš zaudēs visu. Tu aizies mūžīgā dzīvē, viņš aizies mūžīgā pazušana. Mums gribas riskēt. Es labāk ceru, ka ir, bet es neko nezaudēšu, bet man vismaz ir cerība. Ticīgiem cilvēkiem pirmais viņam ir cerība. Neticīgiem cilvēkiem pat cerība nav. Mums ir cerība. Es gribu dzīvot ar cerību. Kā kurš cits var dzīvot bez cerības? Bet Dievs grib, lai visi cilvēki būtu glābti. Pats Dievs grib. Un tāpēc viņš ir devis, Dievs deva savu dēlu glābšanai. Viņš deva. Viņš nāca Jēzu Kristu uz zemi. Jo Bībele saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Kas mums tad vienkārši jātic? Nav nekas grūti ticēt. Ir. Tā arī Dieva dāvana ticība. Bet mēs dabūjam mūžīgu dzīvi. Mums nav nekas pat jāpiepūlas, mums vienkārši jātic uz Jēzus Kristu. Jāpieņem Jēzus Kristus sirdī un jātic. Jo Dievs savu dēlu Jēzus nav sūtījis pasaulē, lai tiesātu. Lai mūs tiesātu, lai mūs sodītu, lai mūs pārmest, kā mēs slikti. Nē, viņš nāca, lai mūs izglābtu. Kāpēc ļaudis nevar būt priecīgi un laimīgi? Ziniet, kāpēc daudz cilvēki nevar būt laimīgi? Jo viņi kas ir cilvēkiem. Viņi, kamēr viņi nav pieņēmuši Jēzu, viņi nes šo grēku važu. Viņiem visi grēki, saprot, ir uz viņiem. Viss tā sliktā dzīve, ko tu sāk grēkos, tu neesi brīvs no tiem grēkiem. Un tāpēc tu nevari būt brīvs, tu nevari būt priecīgs, pilnīgi un laimīgs. Bet tad nāk Jēzus, un viņš ir vienīgais, kas var atrisināt mūsu dzīves problēmas. Jēzus. Viņš mūsu grēku dēļ ir miris. Viņš vienīgais, kas nomira mūsu grēku dēļ. Neviens cits mums nemira. Un mirstot, viņš par to samaksāja. Tādēļ viņš ir vienīgais, kas spējīgs atņemt mums šo grēku važu. Jēzus vienīgais to var. Neviens cits nevar. Bez Jēzus tu esi grēks. Tev ir visi grēki, tavi ir tevī. Un kad ienāk Jēzus, viņš tev atbrīvo. Un visi tavi iedomājies, viss, ko tu ir darījis, tev pazūd. Iedomājies, cik forši. Piesauc Jēzus vārdu, pareizi. Noskait grēku nožēlas lūkšanu, pieņem sirdī Jēzus asins, ko šitarīja pie krustās, tā mirstot, viss tev nomazgā. Visiem grēkiem. Iedomājies, ko es agrāk visi darīju, bija narkomāns. Man viņš vairs nav tie grēki. Man var tur stāstīt, ko tu gribi, kas tu biji. Man viņš vairāk nav tie grēki. Jēzus man ir atbrīvojis no viss. Man vairs nav tas. Visi mani grēki ir piedoti. Un tas ir katram no mums ir lielākais atbrīvojums dzīvē un nāvē. Un veciem cilvēkiem ir arī jāpadomā, mirt ar grēku piedošanu vai aiziet mūžībā, ņemot līdzi visus grēkus. Zini, kāpēc svarīgi Jēzus? Kad tu cilvēks nomirst, ja viņš nav pieņēmis Jēzus, viņš nomirst ar visiem saviem grēkiem kapā iekšā. Tas, kas kaut vai pirms pašas nāves nožēlot savus grēkus un pieņemt Jēzu. Un iedomājies, tu nomirst bez grēkiem. Cilvēks nomirst, tu viņam vairs grēku nav. Viņš iet mūžībā bez grēkiem. Ja nav Jēzus, viņš iet ar visiem grēkiem. Un tāpēc vajag Jēzus. Ne Buda, ne Alaks neatbrīvo mūs no grēkiem. Viņš nenomir. Ne Buda, ne Alaks nenomir par mums. Un Buda ir miris un īstenībā un Alaks. Viņi nav augšām cēlušies. Bet Jēzus ir dzīves, viņš ir augšām cēlies. Bez grēka piešdošanas aiziet mūžībā un ņemt līdz visus mūsu pārkāpumus ir īstenībā drausmīgi. Pareizi? Tev patīk aiziet mūžībā ar visiem saviem pārkāpumiem. Forši, ka viss ir atbrīvot mēs esam. Jo mēs jau neko nevaram līdz paņemt. Pareizi, kad nomirstam cilvēks neko nevar paņemt līdz, ne savu kredītu bankas, ne savu māju. Ko viņš jau vienīgais paņemt? Visus savus grēkus. Tu var tad dzīvē sapelnīt triljonus, miljonus, sapirkt ar viss īpašums, nezinu cik. Kad tu nomirst tev, viņi tur neko līdz nepaņems līdz, viņi paliks šeit. Grēkus tu viss paņems līdzi, ja nepieņems Jēzu. Bet daudz saka, tā visi mirst, bet viņi tā arī mirst. Bet Jēzus dod grēku piedošanu, viņiem tā nav jāmirst īstenībā, jo Jēzus dod grēku. Un tā ir lielākā atbrīvošana mūsu dzīvē. Kāda vienmēr būtu. Jo es esmu piedzīvojis grēku piedošanu. Es zinu, kā tas ir. Ziniet, ka
Es, kad nebija pieņems Jēzus, visu laiku staigāju. Es sev apsūdzēju, ka esmu tāds un tāds un tāds. Ka Jēzus ienāk, viņš tev visu nomazgā. Tu jūties brīvs, jauns radījums. Jauns. Pareizi, Robertiņš jau zina. Kas ir izbaudījis grēku piedošanu, tie zina, ka tu esi kā jauns radījums. Tāpēc es visiem iesaku, ejiet pie Jēzus. Nododos tev, saka Jēzus. Un tagad es gribu ticēt, ka tavs asinis, Jēzus asinis izdzēsīs visus manus grēkus. Jo grēku piedošana ir brīnišķīga lieta, Jēzus par to es samaksās. Par tevi, par mani. Un grēku vaišanas ir noņemts, un mēs esam tagad brīvi no tās nastas, ka mēs pieņemam Jēzu. Un to var darīt, to mums var dot vienīgi Jēzus. Un kā gan var dzīvot, īstenībā es tā domāju, kā gan var dzīvot šajā pasaulē bez Jēzus, kurš ir dzīvība un ved mūs uz mūžīgo dzīvību. Tātad es skaitu grēku nožēlas lūkšanu, tā klusām pēcpēdēt, un jūs vienkārši atkārtojat. Tā no sirds aizvērt tāds, varat 100 reizes kaut atkārtot, bet tas jābūt no sirds. Un, ja jūs pieredzat no sirds, varat just vai kaut ko nejust, tas nav svarīgi, bet tas var izmainīt jūsu dzīves vienā mirklī. Ja to jūs izdarīsiet no sirds, tad tas tā arī būs. Tas pavisam īsi. Es teikšu šo grēku nožēlas lūkšanu, jūs vienkārši atkārtojat pie sevis, klusām pie sevis savā sirdī. Es teikšu, dārgais kungs Jēzu, nāc manās sirdī, piedod manas grēkus, atbrīvo man no tiem lūdzu, nomazgā savām dārgām asinīm man no visiem šiem pagātnes grēkiem. Paldies, Jēzus Kristu, ka tu nomiri par mani. Un es ticu, ka tu esi augšām cēlies. Un es tev lūdzu, Jēzu Kristu, es tev lūdzu šodien, piepild man ar svēto garu, dod man šo svēto garu un izmaini man dzīvi. Jēzus vārdā. Āmen. Un Bībele saka, ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts. Ik viens. Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Un visi mēs esam grēkojuši. Un visiem trūkst dievišķās būtības atziņas. Bet, kā es teicu, grēka alga ir nāve, bet Dieva balva mūžīga dzīvība. Un ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts. Un es ticu, ka mēs esam ik viens. Tu esi ik viens, es esmu ik viens. Un ik viens tiek izglābts. Bībele saka, ja tu savā sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu par savu kungu, tu tiks izglābts. Un tā kā mēs šodien apliecinām Jēzu par savu kungu, es ticu, ka katrs mēs esam izglābti, ka mēs esam atzimuši no Dieva garu un piedzimuši no augšanas. No šīs dienas ikvienam, kas noskaita šo grēku nožēlas lūkšanu, sākas jauna dzīve. Protams, mums jāstrādā pie savu prātu, pie savām domām, jākontrolē viņas, jādomā pareizā virzienā, un viss būs labi. Jēzus vārdā.